Divi latvieši ar diviem motocikliem no raga līdz ragam. Motoceļotāji Ančs un Mārtiņš dosies piedzīvojumā no Labās cerības raga Dienvidāfrikā līdz Norkapam, Norvēģijas ziemeļos. Tās prasīs daudz laika un daudz izturības. Vienīgais pluss šādā puspasaules ceļojumā – gulēt viņi varēs iet ierastajā laikā, jo praktiski visu ceļu pārvietosies pa vienu laika zonu. Tāli ceļojumi šajos laikos ir ierasta lieta. Saistošais šoreiz ir ceļojuma mērķis un uzdevumi. Uzdevumu ir daudz. Ceļā viņi dosies ar 2 enduro motocikliem. Bet uz Āfriku viņi apsolās aizvest vairākus Latvijā ražotus hop velosipēdus, triciklus, kas domāti bērniem ar kustību traucējumiem. Tālāk viss ceļojums gaitā tiks koriģēts pēc piedzīvojuma asistentu ieteikumiem. Latvijas skolēni spēlē Atklāj man Āfriku, varēs sekot internetā līdz ceļojumam un ieteikt katrā valstī viņu prāt apmeklēšanas vērtos objektus, notikumus un cilvēkus. Tas būs pirmais ceļojums ar distances vadību Latvijas piedzīvojuma vēsturē. Vēl Mārtiņš solās meklēt līdzīgo Eiropas un Āfrikas kultūrā un cilvēkos, bet Ančs cītīgi pētīs, kā savienot Eiropas un Āfrikas virtuves kulināro pieredzi. Katrā valstī viņi gatavos vietējos ēdienus un meklēs piedzīvojumus, ko pastāstīt mums un skolēniem, kuri būs ietekmējuši viņu maršrutu. Šis Latvijai būs attīstības un sadarbības gads Eiropā, un ekspedīcijas dalībnieks sadarbosies ar Latvijas Republikas ārlietu ministriju, vēloties ieinteresēt jauniešus par mums mazāk zināmām Āfrikas zemēm un tautām, vienlaikus aicinot cilvēkus domāt, kā sadarboties ar jaunatīstības zemēm. Šonedēļ ir pienācis brīdis, kad mūsu ceļotāji ir atsūtījuši pirmo dienu videomateriālus no Āfrikas. Piedzīvojumi ir sākušies. Kā jau kārtīgs motoceļojums, šis arī sākas bez motocikliem. Tie vēl nav ieradušies Keiptaunā. Tāpēc Mārtiņš ar Anču nolaižas Johannesburgā un sāk Āfrikas apskatu ar to. Smieklīgi, bet sākumā jābrauc ar īrētu auto Toyota Etios. Auto ir tik sīks, ka tajā knapi salien 2 latviešu motociklisti un viņu motosomas. Johannesburgu vietējie dēvē par Jouburgu, omulīgāk un īsāk. Pilsēta ir tā izplatusies, ka savienojas ar blakus pilsētu Pretoriju. Kopumā tā ir lielākā apdzīvotā vieta Āfrikas kontinentā. Šī lūk ir Pretorija no augšas. Tepat pie pilsētas kādā alā atrasts senākais cilvēkam līdzīgais radījums, kura atliekas ir 4 līdz 6 miljonus gadu vecs. Tā nu ir sanācis, ka mēs esam šeit dziļā vēlā vakarā. Ieeja bez gida nav pieļauta, bet mēs principā jūtam civilizācijas elpu. Smieklīgi, ka miljoniem gadu senai alai ir kaut kāds darba laiks. Pati pilsēta ir mundra gan dienā, gan naktī. Aparteīda laiki ir pagājuši, bet sekas vēl jūtamas. Ir dikti grezni bagāto rajoni un tādi rajoni, kur pat bagātie kļūst beigti vai nabagi. Visādi citādi pilsētas iekārtojums ir visai eiropeisks. Ančs un Mārtiņš ļoti nopietni pieiet skolnieku dotajiem uzdevumiem ceļojumā. Redz, kur apmeklējuši Gandija pieminekli. Jā, jūs nepārklausījāties. Indijas neatkarības lielākais cīnītājs ir strādājis jaunībā par juristu Dienvidāfrikā. Vispār kaut kāda revolucionāra ādara šai valstī ir. Piemēram, pilsētā ar jocīgo nosaukumu Soveto ir dzīvojis Nelsons Mandela. Pa ceļam uz Soveto nāks braukt garām milzīgam stadionam. Izskatās, ka sports te ir baigā cieņā. Pie stadiona uzrodas vietējais ansamblis, pilns mikriņš ar muzikantiem. Viņiem patīk, ka viņus filmē. Dienvidāfrikas galvaspilsēta ir Pretorija, ja kāds to vēl nezināja. Te, kā jau galvaspilsētā, sākas birokrātiskais skrējiens pa vēstniecībām gādājot atlikušās vīzas. Vēl vajadzīgas vīzas uz Tanzāniju, Mozambiku, Ugandu un Zimbabvi. Viss, protams, pēdējā brīdī izdodas. Vēl tikai skolnieku uzdevumi. Jāapmeklē militārais muzejs un jātiek pie intervijas ar pasaules slaveno fotogrāfu Džodiju Bīberi. Džodija laipni atbild uz ēpastu un ir ar mieru tikties kādā Johannesburgas kafēnīcā. To Shpudi School, I say come and visit us in South Africa. It's a great country with great history and it's completely different to Latvia and it's worth a trip. And thank you for asking the guys to come and visit. Bye.